Ogres slimnīcas jaunajā korpusā ir pēdējie darbi. Tuvākajās dienās ēka tiks nodota eksploatācijā. Tomēr topošā ārstniecības iestāde piedzīvojas jau pirmās lielās ugunskristības. Lai vērtētu medicīnas aprūpes situāciju reģionos, Ogres slimnīcā notikusi pirmā Saeimas iniciētā un Veselības ministrijas organizētā izbraukuma darba sēde. Iestāžu vadītāji un arī pašvaldību deputāti atrodoties nevis kaut kur ministrijas telpās, bet tieši savās slimnīcās, savos novados, ja, var arī tā atklātāk un drošāk izteikt visu savu sāpu. Un es domāju, ka pēc šo visu sēžu norises būs pieņemti pozitīvi secinājumi priekš mūsu valsts iedzīvotājiem, respektīvi pacientiem, un viss tas sniegums uzlabosies. Šīs dienas darba grupas sēde ir tā, kur mēs tādu nākošo izbraukumu modeli veidojam, kā mēs strādāsim katrā vietā, kur mēs brauksim, un tikai pēc tam, kad mēs būsim ar visu iepazinušies, visu izvērtējuši, tikai tad, es domāju, ka tā mūsu vienošanās vai tie mērķi, viņi paši no sevis dzirdams un būs skaidri un būs pacienti interesēs. Ar katru iestādi, kas tiek slēgta, konkurence mazinās. Mazinoties konkurencei, neizbēgsim no cenu paaugstināšanās un medicīnas kvalitātes krišanās. Uzskata slimnīcu vadītāji, paužot apņemšanos veselības aprūpi tuvākajos gados noturēt vismaz esošajā līmenī un pat paaugstināt. Ogres slimnīca, atverot jauno korpusu, plāno ievērojami paplašināt darbību. Šeit visus pacientus un mediķus, kad būsim pabeiguši koncentrēt vienā vietā, tad mums būs tik liela saimnieciskā efektivitāte, ka mēs ļoti būtiski varēsim arī saviem strādājošiem veikt pozitīvā virzienā algu izmaiņas, respektīvi viņas palielināt. Un tas ir tiešām ļoti būtiski mediķiem, kuriem tās aldziņas ir maziņas, jā. Bet es ceru, ka būs jau ļoti labi. Un tad vēl mēs ceram arī to uz algu palielinājumu, ka mēs varēsim arī jaunas profilus šeit arī atvērt, kur iedzīvotājiem vajadzīgi. Vienīgais viež bažas tas, vai kāds par to visu spēs samaksāt. Slimnīcu reformai ekonomiskā pamatojuma nav. To daudzkārt publiski pauduši ne tikai slimnīcu, bet arī pašvaldību un vairāki valdības pārstāvji. Vai slimnīcu vēlme strādāt un iedzīvotāju nepieciešamība saņemt kvalitatīvu ārstēšanu tiks uzklausīta, to rādīs vien valdības pieņemtie lēmumi un turpmākie notikumi. Tikmēr Ogres slimnīcas nākotnes garantu jauno piebūvi plāno atklāt marta sākumā. Dāts Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.